Sveikiem! Kas tu esi? Es esmu Ieva Ādama, hipnoterapeite, regresoloģe un dziedniece. Kā tu atklāji savu profesiju? Man jau no pašas mazotnes ir paticis palīdzēt cilvēkiem. Es esmu interesējusies par psiholoģiju, gāju studēt psiholoģiju, bet man pašai bija savas problēmas iekšējās dzīvē, no kurām es nevarēju tikt vaļā. Un tad caur psiholoģiju es tās nevarēju atrisināt, līdz kamēr es atradu vienu hipnoterapeitu, kurš man palīdzēja 2 mēnešu laikā tikt vaļā no savām problēmām. Un es redzēju to, ka tas ir ļoti efektīvi, un tiešām es biju pārsteigta pati par rezultātu. Un tad es sapratu, ka es gribu tādā pašā veidā palīdzēt cilvēkiem arī. Ka tiešām ir iespējams veikt ļoti īsā laika posmā ļoti liels pārmaiņas cilvēku dzīvē. Kāpēc tev šī profesija ir tik svarīga? Mūsdienās katram ir kāda problēma, kāda iekšējā sajūta traucējoša. Ir ļoti labi, ka īsā laika posmā var palīdzēt cilvēkiem veikt tiešām kardinālas izmaiņas viņu dzīvēs. Un svarīga šī profesija ir tāpēc, ka tā tiešām ir efektīva. Ka es vienkārši nevienu citu efektīvāku variantu neesmu atradusi. Tas ir vienkārši kaut kas ļoti vērienīgs. Kāpēc ir svarīgi vīrietim domāt par savu iekšējo skaistumu? Būtībā ir ne tikai vīriešiem, bet jebkuram cilvēkam ir svarīgi domāt par savu iekšējo skaistumu, par īpašībām, jeb raksturu, kā mēs reaģējam uz kaut kādām dzīves situācijām. Bērnībā ir nesakārtotas sajūtas, piemēram, kad cilvēki ir piedzīvojuši vecāku šķiršanos vai kuriem ir ļoti salauzta bērnība, tad viņi vienkārši savā dzīvē pievelk tādas pašas attiecības, kas beidzas ar šķiršanos vai vienkārši ir ļoti nelaimīgas. Un tāpēc ir ļoti svarīgi atrisināt zemapziņā šīs programmas, lai vispār spētu izveidot veselas attiecības. Sevišķi, ja vīrietis ir kā attiecību galvenais cilvēks, kā veidotājs, tad viņam ir ļoti būtiski virzīt vispār tās attiecības veselā virzienā.